nu, visi tādējādi tie darbi bija, un stiepām dēļus, un darījām visu kaut ko, jo tā, mana draudzene šeit bija, un viņa devās prom uz visu jūlija mēnesi, un viņi nevar palīdzēt. Un gribējām, cik vien daudz var izdarīt šajās pēdējās jūnija nedēļās, kamēr viņš šeit vēl ir, tik mēs arī darīsim, un es bija dienas, kad es 10 stundas fiziski strādāju, bet tā, un likās, ka kā es šo izturēšu, un tāpat laikā tā doma bija tāda, ok, bet tad vairs nebūs jūlijas sapnis, vairs nebūs visu šo darbu. Un tas ir tas līdzsvars, jo tagad ir 10 dienas pagājuši jūlijā, un es esmu tā atslēgusies no šīs lielās strādāšanas tādas, ka mēģinu cik vien iespējams un kā viņi to protu radīt šo līdzsvaru tam visam fiziskajam darbam, ko mēs darījām jūnija beigās. Un mums katram jau ir sava šī situācija, un šāda bija tā mana viena tāda ekstrēma pieredze, bet atrast, varbūt, ka tas līdzsvaru rast vienas dienas laika ietvaros, bet varbūt, ka tā ir viena mēneša ietvaros, atkarībā no situācijas, atkarībā no tā, kas notikās, kādas tad ir šīs situācijas detaļas un tā būtība. Pievērst uzmanību šim līdzsvaram un radīt šo līdzsvaru un darīt visu iespējamo, lai šis līdzsvars pie tā ienes. Šo līdzsvaru dzīvē nākošā kārtiņa ir Pūķis, melotājs, melis. Šī ir kārtiņa, kurai mazā grāmatiņa, kurā palūkosimies, ko tād ar šo kārtiņu Endrijs saka. Un ar šo kārtiņu Endrijs saka, tu esi vienmēr pasargāts. Jo vairāk tu dari to, kas ir vienā līmenī ar to, kas sakrīt ar tavu patieso būtību, jo vairāk pasargāts tu esi no jebkāda negatīvisma, un jo vairāk tu spēj un spēsi sadzirdēt to intuīciju savu, paļauties uz to, sadzirdēt, atpazīt viņu un paļauties uz viņu un rīkoties, balstoties uz intuīciju. Neļauj, un kāpēc šī kārtiņa saucās Pūķis, melis, melotājs, un tā ir neļaut tam, kas varbūt ārēji šķiet kaut kas tāds, ko vajadzētu darīt, vai izklausās lieliski, neļaut tam aizmiglot acis, aizmiglot skatu, tāpēc vien, ka varbūt ka tas izklausās labi un lieliski, ka tā varbūt ir tikai tāda, tikai tēlošana, ka tas nav patiesa, un atpazīt to patieso, atpazīt to patieso aiz tās maskas, aiz tā, kas ir priekšā, un lai to darīt, paļauties uz intuīciju, un lai sadzirdēt intuīciju, darīt vairāk to, kas liek mūsu sirdī dziedāt, kas sakrīt ar to, kas mums patiesā būtība ir. Un šī ir trešā kārtiņa. Šī ir kārtiņa. Dārznieks.
šis kārtiņas nosaukums ir Gentle Gardening, tas ir tā kā tāds dārznieks, kas tā ar mīlestību un tā ar maigumu tā kopš to dārzu. Ko tad engliešu kārtiņas saka? Esi tas, kas tu esi, tā, kas tu esi radi savu dzīvi apzināti. Tas tāds burtisks tulkojums. Tas kaut kā tā apstiprina visu to, ko mēs esam šodien tā runājuši. Ar to domu, ar to domu, ko es sāku pirms vēl kārtiņas izvalkot, kad apzināti, lai vai ko tu darītu, lai vai ko mēs darītu, arī atcerēties darīt to apzināti, veikt apzinātu izvēli, ko domāt, ko teikt, kā rīkoties. Nevis vienkārši tikai iet un darīt, bet apzināti to darīt, veikt apzinātu izvēli un tādā veidā būt radīt to dzīvi, radīt to situāciju tādu, kā mēs vēlamies. Varbūt pirmajā reizē tas nesanāk, varbūt sākumā tas nesanāk, bet jo vairāk mēs to darīsim un darām, jo labāk mēs to protam un pieprotam. Prakse rada perfektumu. Un šī kārtiņa saucās dārznieks ar to domu, ka izkopt tās domas, sajūtas, rīcības, to, kam mēs ticam, radīt šīs savas domas un sajūtas un vārdus un rīcību un izvēles, viss, kas ir nezāles, vēl plaukā un atstāt to, kas nes augļus, to, kas nes ienes ražu. Wow. Man liekas lieliska kārta, lieliska doma, lieliska tāda ideja, doma, vāra tam, ko koncentrēties un tā. Latviskais vārds man pietrūkst. Tāds apkopojums tam visam, par ko šodienas ieraksts ir bijis, un tāds lielisks nobeigums šim ierakstam. Un es labprāt dzirdētu, kā jums ar to iet, un varbūt kādas jaunas atklājumus jūs esat radījuši, vai pie kādiem jauniem atklājumiem esat nonākuši, pievēršot uzmanību daudz vairāk un tādu apzinātu uzmanību un veicot apzinātu izvēli, ko domāt, kā darīt. Kādiem atklājumiem esat nonākuši, varbūt kāda negaidīta vai varbūt pārsteidzoša pieredze jums ir bijusi, vai ir, vai notiek. Un, dodiet ziņu un tiksimies atkal nākošajā ierakstā. Kā jums visiem, tā bija es Regīna, un šis ir kā pēcājums ar Endriem ieraksts 11. jūlijā 2014. gadā. Tā!